Labdien, tauta! Šodien mēs nākam ar Q&A un pie manis ir viesis K-Bloks, jo, sveiki visiem maniem skatītājiem un Jarāna skatītājiem. Tieši tā. Nu, ko jūs esat iesūtījuši jautājumus, jūs bijāt aktīvi un, mēs atbildēsim uz dažiem no jūsu iesūtītiem jautājumiem, kur mēs uzskatām, kur ir labākie. Un sākam, aiziet! Pirmais jautājums nāk no Crackers TV un viņš jautā, kādā veidā K-Bloks uzaicināja uz interviju, ja viņam ir tikai 130 abonenti. K-Bloks ir mans labākais draugs, tādēļ es viņu uzaicināju uz interviju pirmkārt. Otram kārtām, man nav starpības, cik tev ir abonenti, vai tev ir 130 vai tev ir viens abonents. Ja tu esi foršs čalis un man tu liecies interesants čalis ar interesantiem video, mēs varam uztaisīt kolēbu, tā kā nav starpības, cik tev ir abonenti, pats galvenais, kāds tev ir kontents video. Felipe LV jautā, kādu programmu tu iesaki montēt profesionālus video, kāpēc pamatu atbildi? Uz šo atbildēs šitas čals, jo viņš vairāk rubī no tādām lietām tā kā, jā. Sony Vegas vai Adobe Premiere, tās ir, manuprāt, divas labākās programmas. Ja tev ir MacBooks, tad tu arī Final Cut Pro, bet pats personīgi es editēju Sony Vegas. Tad, respektīvi, es neizmantoju pēdām nekādu editēšanas programmu un kad es uzaicināju Q&A viņu, jo pagaidām K-Bloks man palīdz ar editēšanu un viņš, respektīvi, edito manas video pagaidām vismaz. Would you rather vairāk tas ir no Minecraft Life LV un viņš jautā, vai tu nogrieztu plaukstu vai apēstu daļu no cilvēka pirksta? Tad, Es ņemtu otro laiku. Es laikam apēstu, jā, daļu no cilvēka pirksta. Es nezinu, vai es vēmtu, vai es nevēmtu. Es domāju, es vēmtu, bet es negribētu savu nogriezt plaukstus, fucking sāpīgi ir. Abas divas sliktas pieredzes, un es domāju, ja mēs apēstu cilvēku pirkstu, arī būtu ļoti slikta pieredze. Izzemtos vai nē, bet vismaz tu zini, ka tev nav jāgriež roku nos. Plaukstu. Nu, plaukstu, jā. Tā kā jā. Jautājums nāk no gay puika. Viņš jautā, ko domā par mazajām youtuberiem, tās, kuras video filmē un aizmirst savu accountu? Es īsti neko nedomāju, jo man ir vienalga, es nestos tādas tipu video, man neinteresē, jāk man skatīties video ar mazu meiteni, kur īsti nesaprot, ko viņa grib filmēt, es arī tagad to darīšu, viņai pat nav ideja un, respektīvi nav, jebkāda ideja vienkārši, ko viņa grib darīt, vienkārši to darīšanas pēc un tas ir krūti. Nākamais jautājums ir atkal, would you rather nāk no Ramirs TV. Vai tu labāk apēstu banānu ar kaku vai sūdumušu trauku? Šoreiz es varu atbildēt pirmais. Jā. Nē, es nevaru atbildēt pirmais. Besišķi. Es apēstu banānu ar kaku. Es nezinu, man liekas, tas banāns mazliet nosist to. Labi, protams, neko es nenosist tieši, bet, man liekas, tas nebūtu tik traki vienkārši, jo tu ēd vienkārši sūdumušas, par sūdumušām, man liekas, tas baigi neforši. Ok? Banāns ar kaku, it is. Nesat sūtat pastāv. Paļu bombu. Tātad nākamais jautājums nāk no Gaming File TV un viņš jautā, kāda veida spēles jums patīk spēlēt? Man patīk spēlēt sporta spēles, man patīk, pārsvarā sporta spēles, jā. Man arī ļoti patīk sporta spēles, bet, ja apnīk, tad es spēlēju arī action un adventure tipu spēles. To es arī minēju savā gamer tagad. Ok, es arī nostēties gamer tagad gan manu, gan viņa. Nākamais jautājums nāk no Hardlines TV, un TV vienkārši Hardlines, kāpēc pēc TV, sorry, Hardlines. Un viņš jautā, kāda ir tava nākotnes plāna saistībā ar YouTube, respektīvi, ko no tevis varēs sagaidīt? Mēs abi atbildēsim uz šo jautājumu. Kļūt par miljonāru, pelnīt daudz naudas. Turpināt taisīt video, būt aktīvam un attīstīties, augt, un tad jau kaut kāds iespējas varbūt parādīsies, un ko no manis varēs sagaidīt? Varēs sagaidīt visu ko, visādas bloga veidu, video challenges, vairākus kaut kādus ārpusē futbola challenges, gribu vairāk sākt filmēt. Un, jā. Jā, LV Jarāns to YouTube štāvu uzņem ļoti nopietni un tiešām prieks, ka jūs abonējat viņu kanālu. Viņš to ir pelnījis un
Man nav liela nākotnes plāna saistībā ar YouTube, jo man ir citi mērķi, kurus es gribu sasniegt. Kad man būs vēlēšanās un kad man ir īsti idejas, ko es varētu nofilmēt, es nofilmēšu un ielikšu YouTube kanālā. Nākamais jautājums nāk no Anonymous Flowy, un viņš jautā, pēc kā smaržo tavs zeķis un pirdiens? To es paustīšu. Man zeķis smaržo apmēram pēc šokolādes kopā ar zemeņu pildījumu kaut kā tā, un mans pirdiens pēc... Mans pirdiens smaržo apmēram pēc, puņķiem un izlietota plākstera. Ja jūs gribat zināt, kā es smaržoju, kā smaržo mans padus un zeķis, jūs varat atnākt pie manas ciemos un es jums iedošu pasmaržu. Nākamais jautājums nāk no The Bacon Gamer. Viņš jautā, Gamer.LV, sorry. Viņš jautā, saka, es esmu tavs liels fans, es vēlētos, lai tu uztaisi kādu reakcijas video. Atbildēsim reiz ātri. Ko dari brīvajā laikā? Spēlēju video spēles un dažreiz spēlēju futbolu. Sportoju, skatos filmu, spēlēju video spēles. Vai tev draudzene? Nē. Nē, labā roka. Dažreiz kreisā, ja savaldīsies labāk. Kāds ir tavs īstais vārds, Roberts? Matīs. Vai tev patīk retro 5 nāc no 90-ajiem? Word. Kas tā pa lažu? 6 yo the best. Taisīsim reakcijas video. Mēs varam tagad uztaisīt. Jā. Uztaisim. Aiziet. Video ir uztaisījis Denis Krievāns un ejiet viņu abonēt. Links apakšā. Jā, links apakšā. Un skatīsimies tagad viņu video Man ir Auskars. Aiziet, skatamies. Čau visiem, es esmu Denis. Čau. Un šodien es gribēju jums parādīt, tā kā man ir jauns Auskars. Nice. Tas ir šodien izdod tikai ausi. Un šis ir tā kā tāds medicīniskais, laikam viņu tā sauc. Nu šī tāds maziņš. Gan pie dzīvojumi. Nice. Seksīgs Auskars. Jā. Jā. Auskars. Tas ir īstenībā ļoti labi paskatīties, kā izskatās. Ļoti labi izstāsts. Prieks, ka Tā ir patīk. bijis meitenēm patīk. Pēc iesakums arī tas Ok, ņem nav vērā. sāpīgi. Viņiem ir tagad kaut kāda pistolīte, tur kaut kāda. Tad iešā jausī tādu no tālu. Auskaru un visi ir. Nav sāpīgi. Nē. Tad jāspiediet Varētu like, kuils subscribe vienkārši. un līdz nākošam reizēm. Peace. Nu davai, pīs, grēlai! Davai, peace! Abonējiet viņu kanālu! Links ir aprakstā, spiežiet laiku visiem viņa video. Nākamais jautājums nāk no Emīls Lementijuks. Čau, Emīl. Pirmais jautājums. Kā jums sākās YouTube karjerā? Kā visiem var ielikt video YouTube'ā? YouTube, jā. Vai ir kādreiz gribējis pamest YouTube? Nē. Kāds videoklips ir domāts nākotnē filmēt visādus? Jā. Ko domājat par mazajiem YouTuberiem? Neko, lai ir maziņi YouTuberi, lai... Ko varētu ieteikt tiem, kur grib uzsākt YouTube karjeru? Esiet aktīvi, esiet pacietīgi un dariet to ar prieku. Jā, esat enerģiski pozitīvi un darat to ar prieku. Kāds ir jūsu mīļākais ēdiens? Pelmeņi? Nezinu, man nav tā. Nu? Visi Ai, fuck! Labi, Vista chicken. Okay. Ar ko jūs filmējat videoklips ar kādu telefonu kameru? Es filmēju video ar Canon G7X. Canon 600D. Cik ilgu laiku jums aizņem filmēšana un montēšanā? Man filmēšana aizņem stundu, pusotru un montēt, es nezinu, viņš montē cik ilgi. Montēšana aizņem no 2 līdz 3 stundām un filmēšana man aizņem kādu pusotru stundu. Jūsu fobijas, ja ir, man ir bail no augstuma. Fobija bailes, nezinu kā. Jā, man arī bail no augstuma, bet jā. Jūs hobija atskaitot YouTube, spēlēt video spēles un, spēlēt video spēles. Iet uz svaru zāli, kačāties. Kas labāks, futbols, basketbols vai hokejs futbols? Basketbols. Really, nigga? Mīļākais hokeja, basketbola, futbola spēlētājs, hokeja spēlētājs,
Zidāns un... Bet tas ir futbolists tikai. Jā, nu nekas. Un Kobe Bryants. Un no hokejistiem Stīvs Aizermans. Hokejs Vainis Greitsks, basketbola Alans Iversons un futbola spēlētājs Ronaldo, bet no Brazīlijas tas, kas ir ne Cristiano Ronaldo. Coca-Cola, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Sprite. Garšojies, paņbom. Protams. Ir doma turpināt YouTube karjeru, nē, beigšu pēc šitā video. Jā. Cik sūds saltais sasniegt miljonus? Tas pat. Kas labāks, augstums vai karstums? Karstums. Cik gari esat? Esmu metrs kaut 70 kaut ko, es nezinu. Metrs 82. Kurš garāk viņš ir par mani. Kāds jums dzimšanas diena atspēcies augusts? 9. februārs. Dators vai konsola? It depends. It depends, ja krūts dators, tev labāk dators pa lielam. Bet, ja jāizvēlās, man tā kā konsola ir, tad es teikšu konsola. Man tas pat. Klaviatūra ar peli vai kontrolieris? Kontrolieris. Labāk ietu augstā laikā, ko labāk ledu augstā laikā vai vērošu ūdeni karstā laikā? Ledu augstā laikā. Jā. Tu to pašu? Ir. Es nogudu baitās. Es vispār nespēju sagrimot tos jautājumus. Gameplay LV un viņš jautā, ja tu varētu kaut ko mainīt gaming industrijā, kas tas būtu? Tas ir riktīgs jautājums tev. Nebūtu tik daudz tie DLC un expansion pack, un kad jāmaksā, kad ir par to rītīgi visu laiku jāmaksā, ka tas viss ir balstīts rītīgi uz naudu. Spēles, ka visiem ir līdzvērtīgas iespējas, ka nav tas, tipa, jā, tu vari spēlēt pa brīvu, bet ja tu nopirksi to, tad tu būsi uzreiz krutāks nekā pārējie. Un spēles nāktu, kā lai saka, nedaudz aktīvāk ārā. Kā mēs zinām, veciem PlayStationiem un visiem pārējiem bija ļoti daudz spēles, un tas klāsts bija liels, ko varēja izvēlēties. Tagad mums jāgaida uz konkrētām spēlēm. Spēles ir grūti uztaisīt, bet es censtos kaut kā iekustināt visus, lai viņi taisa un lai būtu tiešām līdzvērtīgā ātrumā, lai cilvēkiem nebūtu baigi jāgaida. Pēdējais jautājums nāk no Gāliņa ciema ļaudis, un vai tu labprātīgi filmētu visāds strip videoklipus? Es nezinu, pagaidām man liekas, nav tik aizraujoša dzīve, lai es varētu filmēt tādus tipu video. Ja mēs runājam vēl par tiem ikdienas blogiem, tad tiešām nav jēga filmēt, ja tev nav aktīvas dzīve, īsti ko parādīt skatītājiem. Bet runājot par kaut kādiem ceļojumu video, jā, ja pieņemsim ceļotu, būtu iespēja tāda būt forša ne jau tāpēc, lai citi redz, bet arī, lai tu iemūžinātu atmiņas. Tā kā mēs Zviedrijā. Jā, ir video viņa kanālā, saucās ceļojums uz Zviedriju, laikam vai kaut kā tā. Un tur arī esmu es, mēs atbraucām uz Zviedriju, un arī, tas ir tāds strip video, un čublē fokus. Čublē! Kur fokus? Tas ir arī viss. Atbildējām uz jūsu jautājumiem. Atvainojos tiem jautājumiem, kuriem es neatbildēju. Šito čalu K-blogu vajag aiziet abonēt. Noteikti aiziet abonējiet, nospiežiet laiku, abonējiet, nospiežiet pogu subscribe. Labi, davai, čau! Peace!